kāpēc es aizgāju no grupas pēr. Es esmu jauns cilvēks, tas viss vecais ir pagājis. Boksa maču. Nezinu, Vitaļikam. Viss bija labi. Tam ir gan plusi, gan arī mīnusi. Es ļoti ceru, ka tu pēc nākamā jautājuma ar mani runāsi. Un tā tas kaut kā aizgāja. Čau! Mani sauc Pēters Upelnieks, un šis ir kanāls Pati esība, jeb patiesība. Jo šajā kanālā es dalīšos ar to, kas ir noticis manā dzīvē, un ja jau tas ir noticis, tā ir patiesība. No sākuma es gribētu pateikt milzīgu paldies ikvienam, kurš rakstīja, kurš atbalstīja, kurš iedvesmoja, kurš dalījās arī ar savu pieredzi. Tieši par iepriekšējo video, par atkarībām. Es ticu, ka daudziem tas bija par svētību, daudziem tas vēl palīdzēs, bet šodien, šajā jau 3. video, kā es jau solīju, es gribētu pastāstīt par Ralfu Eilandu. Un kāpēc es pēkšņi vienkārši stāstu par Ralfu Eilandu? Man šeit ir ļoti svarīgi, tāpat kā atkarības nest gaismā, ir ļoti svarīgi nest gaismā kādas varbūt sasāpējušas attiecības, kaut kādus konfliktus, kaut ko tādu. Un šeit es vienkārši gribu pastāstīt no savas puses, kā tas bija, jo man pat bija nesen, kad man viena sieviete zvana, pazīstama sieviete, un viņa man prasa, viņa saka, klausies, es ļoti ceru, ka tu pēc nākamā jautājuma ar mani runāsi. Es domāju, kāpēc, lai es ar viņu nerunātu? Viņa prasa, vai tev ir Ralfa numurs? Tā kā cilvēki arī sabiedrībā kaut kur ārēji šķiet, ka mums ar Ralfu ir kaut kāds konflikts. Sākšu no sākuma. Ar Ralfu mēs iepazināmies, man šķiet, pie Niolas Berezinas studijā pie Pilieni. Un tur mēs arī iesākām veidot grupu PER, un es arī publiski gribu pateikt un vispārībā, ka šis laiks grupā PER man ļoti daudz ko iemācīja. Es jau no 11 gadiem es iemācījos, ka lai kaut ko sasniegtu, ir daudz jāmēģina, ir jāstrādā un koncerti, braucām daudz, kur arī ārpus Latvijas uzstāties, un tas man deva milzīgu pieredzi. Un to man nekas dzīvē neatsvers, un tagad, ko es māku mūzikā, un kur es esmu, un vispār darbu kultūra, tā ir milzīga pateicība šim laikam, džekiem, ar ko es kopā biju, arī menedžere, Ralfa mammai Daigai, un tas tiešām bija tāds super laiks. Jautājums, uz kuru gandrīz vienmēr cilvēks satiekot grib atbildi ir, kāpēc pajuka vai kāpēc es aizgāju no grupas pēr. Es vienkārši atbildēšu noteikti vienreiz pa visām reizēm, un tad cilvēki, kuru gribēs skatīties, gribēs uzzināt, kāpēc es to izdarīju, es viņam aizsūtīšu to video un visu. Tāda strīda vai konfliktā mums nebija. Vienkārši atceros bija, ka mana mamma, cik es atceros, ka bija jābrauc uz koncertiem, pašiem no savas naudas kaut kas bija jāmaksā. Zin kā, tu nesaproti īstenībā, ka koncertu naudām mēs ieguldām atkal nākamajās studijas laikos, singlos, tur video un tādā garā. Un kaut kas sākās šitāds un es vienreiz kaut kad neaizbraucu, teicu, ka nebraukšu, un vēl kaut kur neaizbraucu. Un tā tas viss kaut kā dabīgi, ka 2-3 nedēļas nesazināmies, un ka nebraukšu un visu, un tā tas kaut kā aizgāja. Dabīgi. Nebija nekāda konflikta un tā. Es savā ziņā varbūt arī biju tāds, partija pūpers, kurš izbojāja ne ballīti, bet man kaut kā tā vienmēr sajūta bija arī, joprojām ir tā, ka tā mūzika, ko es radu tajā brīdī, ka viņa vēl nav pietiekami laba, ka viņa vēl nav tāda, un tam ir gan plusi, gan arī mīnusi. Un es arī jūtu to, kad es tāds varbūt vienpats vairāk, ka man gribētos citādāk un kaut kā tā.
Un tā arī tas tā aizgāja dabīgi. Un tad es sāku strādāt, iet uz studiju Rīgā uz vienu, un sāku ar kreisā krasta džekiem strādāt, un man pašam solo kaut kādi projekti un tā. Mums pat ar Alfu bija pēc tam vēl kāda dziesma kopīga, un nebija tā, ka mēs, varbūt tajā brīdī, kad tas notika tās ķelšanās, tad varbūt bija kaut kāds klusuma periods, bet ar laiku mēs sazinājāmies, un viss bija kārtībā. Es saku, kā mēs ierakstījām dziesmu pat kopīgi, un tā kā viss bija labi. Un tad pienāca tā diena, kad es ieraudzīju, kā Ralfs ir ielicis bildi viņam bija uzvilkts tas varavīksnes krāsas karoks, un viņš bija ierakstījis, ka viņš ir par mīlestību. Man liekas, ka viņš ir bijis Stevie Wonder koncertā, un ka viss ir par mīlestību, un ka viņš vienmēr aizstāvēs tos, ko varbūt daudzi apceļ. Ko vispār apceļ, ka viņš aizstāvēs tos, kurus apceļ. Un es tajā brīdī jau biju, normāli pīpēju zāli, biju savā garīgajā štajā lidojumā kaut kur, ja? Un man tas kaut kā baigi izraisīja iekšā nepatīkamas sajūtas, un es ierakstīju komentārā, kad ja tu aizstāvi tā kā tos, kurus citi noliek vai apspiež, ka es aizstāvēšu arī tos, kurus tu tagad noliec. Tādā domā, kad viņš aizstāvi kā homoseksuālus cilvēkus, bet es aizstāvu tos cilvēkus, kuri nepieņem homoseksuālus cilvēkus. Un tā, es tur biju pat ierakstījis, kā tu vari teikt, nezinu, tur traktoristam, nezinu, Vitaļikam, kurš ir kaut kur dzīvo vispār kaut kur tālu laukos, un kad viņš homoseksuālus cilvēkus sauc tur par peģikiem, pa pidariem, viņam nav cits, viņš tā dzīvo, viņš tā redz, viņam te ir, un tu nevari viņam teikt, ka tas ir kaut kāds kad viņš noliek. Un es teicu, ka es aizstāvēšu tādus cilvēkus, kuriem dabīgi arī viņiem ir tā. Un tas bija šis nevis konflikta sākums, bet vairāk no manas puses, jo es biju vienmēr tas, ka Ralfs man īstenībā nekad neatbildēja. Nevis lielākoties, bet nekad uz komentāriem, jo, atceros, arī tagad noteikti Ralfs ir pietiekami provokatīva persona, bet man viņš neatbildēja, jo, man liekas, viņš jūta, un man bija tāds sajūta, kad es redzu viņam cauri. Un joprojām man ir tāda pati sajūta. Un es zināju, kas viņā iekšā. Un viņš man neatbildēja, man liekas, viņš baidījās atvērties man. Iziet vispār uz kaut kādu konfrontāciju. Vai arī, vai arī tur publiskā telpā, kā tur, varbūt viņš negribēja sabojāt savu reputāciju. Es nezinu, viņš noteikti pats zina. Un tā sākās šis ne konflikts. Konflikts jau principā no manas puses bija. Bet jūs ziniet, ka vistrakākais ir tad, kad tevi ignorē. Un tas man satracināja vēl vairāk, un tad parādījās 5G tēma un vēl šitās tēmas. Un es atceros, es pat izaicināju Ralfu Eilandu uz boksa maču. Tagad tas smieklīgi, bet tajā laikā tas bija tā kā nopietni. Un es atceros, es rakstīju video par viņu, es rakstīju storijus, es pat viņam sūtīju visu kaut ko, un visu kaut kādīgi tur notikās. Bet viņš man neatbildēja. Un es atceros, tā bija viena reize, kad es jau biju tāds bišķis nomierinājies, jau sirdsapziņa man runāja par to, ka vajag, viens Pēter, ko tu dari? Stulbi tu dari, reāli. Ka man jāatvainojās. Un tad es atceros, es viņam uzrakstīju ziņu WhatsAppā, vai kaut es neatceros, kā tas bija, kad es atvainojos, ierakstīju, un viņš man atbildēja, un cilvēcīgā valodā, bet tā sajūta bija tāda apmēram, kad, es esmu tas, nepareizais, un viņš ir tas pareizais, un kad tā sajūta palika tāda, kad redz, ka nedz pareizi, tu man atvainojies, es jau bez vainas un tā. Un pēc tam es atkal savā trakumā, savā kaut kādā, nezinu, kaut to garīgajā šizofrēnijā, pat bišķiņ, es domāju, es atkal sāku, bija kaut kāds atkal pa 5G vai par kaut ko, un es atkal sāku viņam močīt virsū, rakstīt komentārus un tā, un tur neatceros, kas tur bija politika, viss kaut kādas tēmas bija, zin kā. Un vienā brīdī
Es darīju ar tādiem pašiem ieročiem, ne ieročiem, bet kā viņš to darīja, kad viņš tur bija kādus komentārus viņš rakstīja, tādus es viņam rakstīju. Es atceros, es pat aizsūtīju vienu reizi video ar to, kad es situ pa šito, ir tas punching bags, tas, kur izmēra, cik tavs stiprs sitiens, un es vienkārši uzsitu par to sitienu un aizsūtīju viņam. Un tāds baigais varonis es biju, ja? Bet, jo man likās, kad jāatbild par saviem vārdiem un tā, bet, es tur baigi tā nedraudēju, tur ka es to sasitīšu un to viss būs tur tā, bet, manis nāca noteikti tāda agresija. Un es ticu, ka tā agresija bija tāda vērsta. Viņa agresija vienkārši izpaudās ne manī, bet vienkārši viņš dabūja pretī, vienkārši, kur crazy kaut kāds Pēters, kurš vienkārši močīja pretī un tā. Un tad pienāca viens brīdis, tas bija īsi pirms man bija šis piedzīvojums ar Dievu. Es saņēmu zvanu no manas mammas, ka Ralfa mamma ir zvanījusi manai mammai un teikusi, ka viņiem ir savākt kaut kādi pierādījumi, viss kaut kas, kad viņa sniegs dokumentus policijā. Un lai viņi zina. Mana mamma vienkārši atbildēja, ka viņš taču ir pieaudzis cilvēks, viņam bērni, kur sieva, zvaniet viņam, bet man neviens nezvanīja. Visi, es nezinu, vai baidījās no manis, vai domāja, ka es vienkārši galīgi traks esmu, vispār ar mani runāt nevar. Un un man atnāca no policijas kaut kāda tā tur, nezinu, vai iesniegums, paziņojums no policijas, kad ir iesniegti papīri par draudi, kaut kādas izteikšana vai kaut kas tāds, un ka man tur būs jāatbild. Jā, es domāju, interesanti, ko ar mani darīs tagad. Un es vienkārši sazvanīju to policistu vai policists, neatceros, un es pat pastāstīju, paprasīju, kas man jādara, viņi mācūtīja jautājumus, atbildēs to jautājumu, un tā arī tas viss beidzās. Un tad pagāja, man liekas, kaut kādas nedēļas, mēnesis, un es satiku Dievu, Jēzus ienāca manī, es satiku Jēzu, Dievs man atklāja patiesību, un man nekas cits neatlika, kā, tā arī bija tāda cīņa piezvanīt un atvainoties. Un es sapratu, ka viss, es esmu jauns cilvēks, tas viss vecais ir pagājis. Man vairs nav ne rūgtuma, man vairs nav nekāds tur kaut kāds iekšā, tur naids, dusmas un tā, un ka man jāzvan. Un es atceros, pirmā lieta, ko man Dievs uzrunāja, kam piezvanīt, ir Alfa mammai, jo tagad, kad man ir bērni, kaut vai labi, Ralfs jau ir liels, bet, kad man ir bērni, es saprotu, kā var mammai sāpēt, ka viņas bērnam kāds, kaut vai kā divi pieauguši cilvēki, bet ka man jāatvainojas viņiem. Tad es atceros, arī bija kaut kāds, es staigāju telefonu, domāju, ko viens es teikšu, ko man pateikt. Un zvanīju, bet viņi nepacēla klausuli. Es zvanīju vēlreiz, viņi atkal nepacēla. Vai viņi neredzēja, pieļauju, ka viņiem bija mans numurs, bet es aizsūtīju tad viņai WhatsAppā ziņu par to, kad es vienkārši pastāstīju, ka manai rīcībai nav nekāda vispār attaisnojuma, un kad es atvainojos, kad es biju savā dzīvē sliktā vietā, tagad esmu ar Dievu, un lai viņi man piedod, ka viss būs labi, cerams. Un viņi man neatbildēja tajā pašā dienā, bet nākamajā dienā viņi man uzrakstīja tikai, man liekas, 2 vārdus – sveiki un labi. Un tas arī bija viss. Un ar to es arī saprotu, ka daudz reiz ir grūti paprasīt piedošanu, bet tikpat grūti ir otram cilvēkam piedot. Un tas ir saprotams, kā to cilvēks ir pāri nodarījis. Nākamā lieta, es atceros, ka man bija Dievs uzrunāja man jāpiezvan Ralfam, un tas vispār bija interesanti, jo es jau biju gatavojies, domāju, zvanīšu, tā kā neuzvanīju, sabijies un tā, un negribās zvanīt un tā. Un tad bija, es atceros, ir bundzinieks Andris Buļķis, un viņš bija izdevis albumu, kur bija daudz solisti, un tur bija, viņš uzrakstījis, ja tev patīk pop dziesmas vai kaut kāda dažāda stila dziesmas, šitās stils, paklausies to dziesmu, tur katra dziesma bija savā stilā, un tieši bija, es klausījos, un tieši Ralfs dziedāja, un viņš dziedāja par to, kad es pat gribētu atrast to dziesmu, es noteikti atradīšu viņu, un es viņu palaidīšu vai no fonā, vai kaut kā es viņu izdomāšu pie linka pielikt,
ka apmēram nomet savu lepnumu un nāca pie manis vai piezvana, man kaut kas tur bija tik ļoti trāpīgs, ka man nekas cits neatlika. Un es zvanīju, un viņš atkal necēla, viņš zvanīja, un negrib neviens ar mani runāt, un es aizsūtīju viņam īziņu. WhatsAppā arī uzrakstīju, un viņš man arī neatbildēja. Un tas ir saprotams, zin kā tev, Džeks vienreiz atvainojas, atkal dara, otrais atvainojās un tā. Bet no savas puses es jūtos, ka es esmu tīrs, brīvs no tā, es esmu savu lietu izdarījis un tā. Un šis varbūt šis konflikts no manas puses ir tā kā neatrisināts. Tas pat nebija konflikts, tā ir vienkārši tāda kaut kādā savstarpēji cilvēku attiecības, kuras es jūtu, ka joprojām viņas nav atrisinātas. Un es atceros, bija viena reize, tagad pēdējā reize, kur mēs bijām kopā ar Aldi Kalniņu uz filmas Hekabes jautājums, kur viena no varoņiem bija Ilona ar Rolandu Ūdri, kur viņi bija viena no galvenajiem varoņiem filmā, un pēc tam, pēc šīs filmas skatīšanās, mēs domājam, Aldi, vai iet vai neiet uz afterparty, mēs aizgājām. Un tur bija arī Ralfs. Un tad es satiku Ralfu, un es viņu pēc kāda ilgāka laika nebiju vispār tā saticis viens pret vienu, skatoties acīs. Un tad, kad es viņu satiku, tad viņš man nepaskatījās pat acīs, un es redzēju, cik ļoti es viņam paspiedu roku, un cik ļoti grūti viņam vispār ir ar mani atvērties un iziet uz komunikāciju. Un man šķita, ka, ja viņš atvērsies, pastīsies, un man gribējās vienkārši, labi, es neiešu bāstēt cilvēki, man gribējās vienkārši paņemt, apskaut, pateikt, Ralf, viņi visi labi. Kā saka, one love, viena mīlestība. Bet es jūtu, ka viņš to nevēlas tādā ziņā, ka, man liekas, ja viņš būtu atklājies, tad viņš sabruktu. Un viss sabruktu. Un šī arī ir tā lieta, iespējams, ļoti iespējams, varbūt arī nē, Ralf, ja tu skaties, tad es to vēlreiz atvainojos, bet zini, ka tas tukšums un tā cīņa iekšējā, un tas nemiers iekšējais, tas grauž tevi pašu, un zini, ka es zinu, ka tu par Dievu esi daudz dzirdējis, un ka tu arī pats esi mācītājs, ja? Kā mēs zinām. Tas ir joks, bet par to, ka Dieva mīlestība ir tik liela, ka viss tas rūgtums un tā grūtsirdība un viss, ar ko tu cīnies, tas Dieva mīlestības priekšā izkusīs. Un cīnīties pret Dievu, cīnīties pret kristiešiem vai vispār cīnīties pret to radītāju, kas ir radījis mūs, grūti tas ir pašam. Un es zinu, kā tas ir. Es zinu, kā tas ir, kad tu cīnies pret. Bībelē rakstīts, ka tas ir tā kā pret dzenuli sist kāju. Zini, kā ir milzīgs propellers tur kaut kādam Titanikam. Un tu sit kāju to, un to liekas, ka tu baigi cīnies, bet sāpīgi ir pašam. Tāpēc, ja tu skaties, un ja kāds skatās, kurš viņu pazīst, droši var padalīties ar šo video, un šis video ir kā tāds gaismā nešanas, lai arī cilvēki redz, lai cilvēki saprot, un visi, daudz cilvēki zina, pazīst Ralfu, un zina, kāds viņš ir. Un daudz cilvēki varbūt negrib teikt to, kā viņš no malas izskatās. Bet es tikai gribu pateikt, ka Dievs tev mīl, un ka no manas puses vienīgi mīlestība, vienīgi pateicība par to laiku, kas bija kopā pavadīts, un es ticu, ka mēs vēl tiksimies kaut kur. Tā kā paldies jums visiem par to, ka skatījāties šo video. Noteikti arī ierakstiet komentāros kaut kādus savus jautājumus, varbūt kaut kādus savu skatījumu uz to, ko es pastāstīju. Un viena ļoti svarīga lieta, ko es gribēju pateikt, ir droši rakstiet savus jautājumus, un varbūt uzrakstiet, par ko jūs vēl gribētu dzirdēt. Kas ir tas, kas jums būtu svarīgi, jo man ļoti svarīgi runāt par tām tēmām, par savu dzīves pieredzi, par to, kas ir svarīgs jums. Un beigās runāt vienīgi patiesību. Tā kā uz tikšanos jau nākamajā video.